Labdien, salsmaizēm! Šodien celšu jums priekšā īpašu cilvēku, Juri Žagaru. Ar ko, manuprāt, Juris izceļas no visiem pārējiem, kas ir bijuši mūsu podcastu viesi, ar tādu unikālu īpašību apvienojumu. No Jura dvēž gan skatuves spēks, viņam ir ekonomisti domāšana uzņēmēji, un viņam ir arī drosmē ieņemt sabiedrisku pozīciju. Kas daudziem no mums nav. Jā, mēs tikai virtuvē parunājam. Jā, tev piemīt šī varēšana arī nostāties priekšā un runāt. Es domāju, ka lielākā daļa mūsu klausītāji tevi labi zina, bet ja gadījumā ir kāds Z-paudze, kas neiet uz teātri, kas tā ir tāda, jā? Ir kādi cilvēki, kas par tevi neko nav dzirdējuši, kas ir tas, ko tu gribētu viņiem par sevi pastāstīt? Jā, pirmkārt, paldies par uzaicinājumu, jo tas ir ļoti respektabli, ka sarunu veda tāds cilvēks kā Edgars Šīns, jo tas ir diezgan svarīgi, jo parasti, teiksim, šos podkastus, tā kā aicina, kādu PR aģentūru vai tam līdzīgi, un tev tā liekas, kāpēc tu to dari. Bet tāda ļoti cienījama attieksme, tas ir pirmkārt. Un nav iespējams atteikt, protams, šādai sarunai. Bet īsumā raksturojot, es tieši skatījos tavus jautājumus apmēram tās tēmas un tam līdzīgi un paspēju padomāt par to. Īsumā raksturojot ir tā, ka pēdējā laikā, par ko es visvairāk domāju un mēģinu saprast, cik daudz no savas dzīves ir jēdzīgi tērēt ne sev un cik daudz ir jēdzīgi tērēt tam, lai tu cilvēkiem patiktu. Un es tieši lietoju šo cilvēkiem patiktu, nevis būtu noderīgs sabiedrībai. Tāpēc, ka politiķi vienmēr tā saka, es visu daru, lai es būtu noderīgs sabiedrībai. Bullshit. Tā tas nav. Mēs tomēr katrs, kā jau no dzīvnieku pasaules, mēs visvairāk rūpējamies par sevi, bet tad mēs rūpējamies arī par savām baudām. Un viena no manām baudām vai no manām sajūtām, kas man rada laimes sajūtu un apmierinājumu sajūtu, ir tā, ka es daru kaut ko, kas ir noderīgs un kas patīk citiem cilvēkiem. Man šis novērtējums ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc es varētu sevi nosaukt par kalpu publikai. Un tieši tā, kalpu publikai, un nevis tā kā politiķi saka, mēs kalpojam sabiedrības interesēm, nē, kalpu publikai. Un visu mūžu es esmu kalpojis publikas interesēm. Tas būtu tāds raksturojums, jo gan teātrī kā aktieris, aktieris, kurš negrib patikt, ir ļoti slikts aktieris. Aktiera galvenās īpašības ir talants, ir tas pirmā nekaunība, vai tev ir spējas būt pašam par sevi un būt brīvam, teiksim, publikas priekšā un būt pietiekam nekaunīgam. Un otra lieta, vai tev patīk patikt, un ja tev patīk patikt, tu vari būt labs aktieris, jo principā tu kalpo publikai. Tālāk Žagarkalnā, manā uzņēmē darbībā, es godvārds neko citu neesmu darījis, kā mēģinājis uztaustīt un sajust, kas patīk tam manam slēpotājam, kā mēs pat runājam, kā es varu iedot viņam to lidojumu sajūtu. Tātad es faktiski kalpoju publikai, par to viņi man samaksā naudiņu, par ko man ir apmierinājums. Un tagad es nodarbojos tieši ar to pašu teātra menedžmentā. Es rūpējos par to, lai mans teātris kalpotu publikai. Tā kā es esmu publikas kalps. Es klausījos, ko tu teici, un atcerējos, ka nesen Francijas vidienē bijām iemaldījušies mazā ciematiņā, kur, kā izrādās, ir apglabāts Alberts Camus. Nezinu, kā izrunā. Jā, viņa filozofs, rakstnieks, franču, jā, un man tas ieinteresēja, jo es biju dzirdējis, ka viņš tiek uzskatīts par liberāļu un vokistu ideoloģisko tēvu. Jā, viņa šī filozofija ir pamatā tam, kas mūs te pamazām pārņem. Jā.
Un, protams, ka mums bija jāiet, jāpaskatās, nu, kā izskatās tas viņa kaps un tā. Un, protams, ka palasīt kaut ko vairāk, nu, kas ir šī viņa filozofija. Un viņš, redzi, proponēja kaut ko pilnīgi pretēji tam, ko tu saki, ja, ka indivīda dzīve kā tāda, nu, kopējā zemeslodes izpratnē ir pilnīgi nenozīmīga. Ja. Nu, mums katram kā individam nav absolūti nekādas nozīmes. Tāpēc mums katram pašam ir jāatrod tas, nu, kas dara mūs īpašs, kas ir mūsu kaut kāds eksistences mērķis un jāmēģina sevi kaut kā piepildīt. Tad tas, ko tu saki, faktiski ir pilnīgi pretējs, jā. Nu jā, bet arī tā vaukists paudze. Ne liberāls, ne vaukists. Es neesmu, protams, es esmu diezgan, varbūt arī konservatīvs, es varētu teikt, atsevišķos savos uzskatos un tam līdzīgi, bet varbūt, ka tas ir mūsu arī paudzes jautājums, un jo mēs tomēr esam dzimuši padomu laikos, un tā kaut kāda sajūta, ka bez sabiedrības tu neesi nekas, un bez novērtējuma sabiedrībā. Līdz ar to, kaut kādā mērā tas ir atcīmredzot asinīs iesēdies, un es tagad izmisīgi mēģinu mācīties, vismaz uz, tojoties pensijas vecumam, es mēģinu mācīties un atrast to, kā es dzīvošu pēc tam, kad es, publikai vairs nebūšu interesants un publikai vairs neko nevarēšu dot. Kāda būs mana dzīve un kas man sagādās gandarījumu? Un tie ir tādi lieli jautājumi, ar ko es nodarbojos katru dienu. Es esmu runājies šajā formātā ar vairākiem kultūras cilvēkiem, mēģinot saprast, kas ir tas unikālais salikums Latvijā un īpaši Rīgā, ja, ka mēs kā tāda kultūras nācija vai, Rīga kultūras galvaspilsēta, kāpēc mēs ekonomiski tik ļoti klibojam, vismaz salīdzinot ar kaimiņiem, un kā tas tā nākas, kad no tās kultūras bagāžas, kam vajadzētu dot mums tā kā kaut kādu priekšrocību, mēs tā kā, iepaliekam, un gribu vaicāt tev, ievērtējot to, cik ļoti tas mūsu izglītības sistēmā tas uzsvars ir uz kultūru, uz dziedāšanu, dejošanu, dažādām citām mākslas izpausmēm. Ja pēkšņi tev būtu iespēja pārcelties 30 gadus atpakaļ un kā te viena partija tevi zīmēja par kultūras ministru, un tu būtu pie tām pogām un kloķiem, vai tu ko mainītu šajā uzsvarā uz kultūru izglītībā, vai atstātu kā ir? Jā, pilnīgi noteikti mainītu. Un viena lieta ir tā, ka man liekas, ka mēs nedaudz mānam cilvēkus, kuri mācās kultūras menedžmentu vai kultūras iestādēs vai institūcijās un tam līdzīgi, un tā kā domā savu dzīvi saistīt ar kultūru, mēs nedaudz varbūt nepasakām viņiem līdz galam, ka eksistence šajā jomā gandrīz 100% tevi izslēdz no turīgu cilvēku loka. Un ja tu esi gatavs, pieņemsim, būt vidējā turības līmenī vai iespējams pat zemāk, tad tu ar šo profesiju var nodarboties. Ja tu esi gatavs tam, ka 80% no tavas karjeras noteiks iracionāli faktori, nevis tavas darba spējas un tam līdzīgi, tātad gadījums, talants, sagadīšanās, dažādi faktori, mode, stils, kas nav no tevis atkarīgs. Ja tu esi gatavs šiem izaicinājumiem, tad mācies kultūras un mākslas. Lūk, mēs to tā kā nepasakam. Un es tiešām domāju, ka, protams, tas ir ļoti labi, ka mēs esam kultūrāla nācija, iespējams kultūras patēriņš, iespējams. Mums ir viens no visaugstākajiem Eiropā, ja mēs skatāmies uz vienu cilvēku. Mums ir ļoti liels kultūras aktivitāšu blīvums. Latvijā neapšaubām uz kvadrātmetru, ja mēs sarēķinātu un tam līdzīgi. Tas viss mums ir. Vai tas piedod, un diemžēl, kā tu saki, nepiedod pienesumu ekonomikai tik lielu, kā mēs gribētu. Un tur ir kaut kas, acīmredzot, iespējams nepareizi. Un varbūt, ja mēs daudz bērnus, kuriem tie talanti vai gatavība pakļaut savu dzīvi tik ļoti iracionāliem faktoriem,
nav tik liela, ja mēs viņus ātrāk motivētu, ejiet uz IT, ejiet uz eksaktajām zinātnēm, ejiet tur, ejiet pa inženieriem un tā tālāk, tad iespējams, ka mums tā sabiedrība būtu ekonomiski bagātāka, varanāka. Tā kā es noteikti, es domāju, tur nepieciešams korekcijas, jo kādreiz es arī domāju, ir maz lauku skola, un lauku skolā ir novirziens mūzika un māksla. Tieši kāpēc? Tā vietā, lai būtu lauksaimniecība, agronomija vai kaut kas tāds, kas reāli tiem cilvēkiem. Viņš gribēs studēt mākslu, kultūru, viņš vienmēr varēs pēc tam studēt, bet vai tas ir racionāli tam cilvēkam jau no paša sākuma paņemt tik daudz viņa laiku, atņemt tieši tam, jo viņš paspēs to visu darīs. Viņš tiešām to paspēs. Vai tu redzi iespēju to mainīt? Es domāju, ka jā, bet tur ir vajadzīga milzīga drosme, jo tāpat kā izglītības sistēmā kopumā ir vajadzīga milzīga drosme, jo šo izglītības sistēmas burbuli zināmā mērā arī, diemžēl, sargā tā sabiedrības daļa, kas ir atkarīga no tā, lai šī izglītības sistēma būtu tik ļoti uzpūsta, lai pieņemsim, lai vairāk skolotāji mācītu, maz bērnus un tā tālāk un tā tālāk. Kaut kādā mērā tur ir vajadzīga milzīga drosme, lai to izmainītu. Bet es jau tagad domāju, ka tur ir redzams kaut kādas pozitīvas iezīmes. Diemžēl visu noliek vietā nauda, un tagad ir pilnīgi skaidrs, ka kultūras budžetā būs vajadzīgi samazinājumi un brēkt un sūdzēties par to, ak Dievs, kādas šausmas būtu vienkārši, manuprāt, vienkārši stulbi, teiksim tā kā ir. Un tas automātiski arī iespējams saregulēs šo sistēmu un ne tik daudz varēs investēt mākslu kultūras izglītībā. Un iespējams vairāk cilvēki nedzīvos tādas kultūras jomā nepiepildītas dzīves. Jo skatoties arī teātrī, es atvainojos tik gari es runāju, bet tā ir tēma, ko tu pēkšņi aizskāri, kas ir ārkārtīgi būtiska. Un kur es jūtos tiesīgs pateikt savu viedokli. Teātrī visbriesmīgākais ir tie aktieri, kas visu mūžu ir nostrādājuši un tā arī nav saņēmuši, tā sakot, savu gandarījumu par radošo darbu. Viņš visu mūžu ir bijis kaut kur aizmugurējā plānā. Un iespējams, ja viņš būtu ātrāk sapratis, ka tas nav viņa un būtu ātrāk pārgājis uz kaut ko citu, viņš būtu iespējams veiksmīgāks. Mums tagad ir kurs mūzikas akadēmijā, aktieru kursu Dailes teātrim, 16 studenti, visi brīnišķīgi cilvēki. Es jau tagad skaidri zinu, ka darbs būs 6. Līdz ar to vai ir pareizi un vai nav godīgi pateikt uzreiz, ka, mīļie draugi, darbs būs 6. Rēķinaties ar to, ka jūs 5 gadus mācīsieties un iespējams nestrādāsiet profesijā. Vai jūs esat tam gatavi? Un ja viņi 3 reizes parakstās, jā, mēs esam tev gatavi. Saki, lūdzu, ja tev Londonā pēkšņi taksometru vadītājs tev pārsteigt ar jautājumu, saki, lūdzu, kāpēc latviešiem tik svarīgs ir teātris? Tev būtu atbildi viņam? Es viņam atbildētu tieši to pašu, Britiem arī svarīgs ir teātris. Briti arī tērē daudz naudas teātrim. Es domāju, ka tā ir tradīcija. Bet tur valsts netērē naudu. Tur valsts netērē, jā. Tas ir viens no tiem paradoksiem, kur valsts netērē naudu. Pie mūsu iedzīvotāju blīvuma bez valsts atbalsta teātris vienkārši pārietu tik ārkārtīgi zemā kvalitatīvā līmenī, ka neviens to vairāk neskatītos. Es domāju, tā ir tradīcija, jo tik daudz lietotāju, kā Latvijā ir teātra lietotāji, tik daudz teātru sēdvietas, kā ir Latvijā uz vienu iedzīvotāju, man grūti pateikt, vai citā Eiropas valstī. Tu spēji to izskaidrot? Kas tas ir par fenomenu? Tikmēr, kamēr ir pieprasījums, tikmēr ir piedāvājums, jo pieprasījums ir. Tomēr šie teātri tukši nav. Tajā brīdī, kad viņi būs tukši, tajā brīdī būs jāuzdod loģisks jautājums, vai mums ir jēgas uzturēt pustukšu teātri. Tikmēr, kamēr mums, pagājušajā gadā 95% zāles piepildījums. Operā tuvu 95%, cik es zinu, jaunajā Rīgas teātrī, arī, es nezinu, Nacionālajā, kā tur ir, Valmierā labi iet. Tā tad ir pieprasījums, ir piedāvājums. Par to mēs dotajā brīdī varētu
nestrīdēties. Problēma radīsies tad, ja demografiskā situācija kļūs vēl sliktāka, ja jauni skatītāji klāt nenāks, vecie, vienkārši runājot, apmirs, beigsies, un kāds izdomās piebūvēt klāt vēl kādu teātri, vai vēl kādas sēdvietas, vai atvērt vēl kādu kultūru vietu, un tam līdzīgi. Tad mēs piedzīvosim tukšus krēslus. Kas notiks, ja pa kultūras ministru ieliks kādu knipstangu, kas pateiks, ka teātriem vairs nedos naudu? Kāds teātris aizklapēsies ciet, kāds teātris turpinās eksistēt, bet tikmēr, kamēr būs pieprasījums, kamēr skatītājs būs gatavs maksāt šo cenu, un cenas teātra biļetēm nav lētas, no 25 līdz 50 eiro, tikmēr, kamēr šis biznes rūlēs, tikmēr arī tie teātri eksistēs. Es piedāvāju mainīt tēmu, atrauties no teātriem. Kad es tevi pirmo reizi pamanīju, piedod, es nesakoju tev līdz kā aktierim, bet es tev pirmo reizi pamanīju, kad bija parkā bija koncerts Dzimuši Rīgā, tas pirms gadiem 10? Jā, bija tur, Dzimuši Rīgā, tas bija. Un tas, man liekas, bija vienkārši absolūti unikāls notikums. Es neatceros vairs tos cilvēkus, kas viņu uztaisīja un tā, bet man tas ir palicis tādā spilgtā atmiņā, pateicoties tev, kā tu viņu vadīji, to pasākumu. Un es tā sēdēju un domāju, bet kāpēc mums Latvijā nevarētu būt viens Reigans? Saka, lūdzu, ja tagad tevi sameklētu kluba 20, kas bija klubs 21, bija tie cilvēki, kas ietekmē Latvijas politiku, ja tev sameklētu tagad klubu 21 biedri un teikt, Jur, tev jāiet pa premjeru. Mums šitādu cilvēku vajag, un viņi tev uzliek priekšā konkrētu plānu, kā tu tur vienā vēlēšana ciklā vai pusotrā tur tiec līdz premjerēšanai. Tu ļoti pretotos vai nepārāk? Ļoti labs jautājums, Edgar. Es domāju, ka es pretotos. Un pretotos 2 iemeslu dēļ. Tu man izprovocēji uz lielu atklātību. Pirmkārt, es esmu kompetences sektants. Es ārkārtīgi augstu novērtēju kaut kādas kompetences kaut kādā konkrētā nozarē. Lai manas kompetences pieaugtu līdz tādam līmenim, ka es varētu cienīgi darīt šo ārkārtīgi super sarežģīto darbu, man būtu vajadzīgi gadi 10. Es domāju, būtu jāpastudē vēl ekonomika, bla, 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 vēl. Tas ir viens. Tātad šis jautājums ir atrisināts. Varbūt man pietiktu kompetences, bet arī ar mācīšanos, pieņemsim, vadīt kultūras nozarē kaut kādu. Varbūt, tur man varētu pietikt kompetence ar savu pieredzi. Bet tālāk, pieņemsim, ja mēs runājam par valsti un tam līdzīgi, es skatos, kādas ir Rinkeviča kompetences, lai viņš kļūtu par prezidentu, cik gadus viņš ir krājis šīs kompetences un tam līdzīgi. Un ja es pat jokojoties iedomātos šādu scenāriju, tad man vajadzētu ļoti daudz laika, lai šīs kompetences sevī savākt, jo visvairāk es ienīstu. Es nesaprotu, kā Trumps var eksistēt ar faktiski, viņam nav vispār augstākās izglītības. Bet, kaut kā viņš eksistē, bet es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi šī politiķu kompetence, un visvairāk man nepatīk, ka es kādreiz skatos, un ka es redzu, ka tur nav apakšā zināšanas, ka tur nav apakšā pieredze, ka tur apakšā ir tikai politiskais backgrounds, tāpēc es to nevarētu. Un vēl ir ārkārtīgi svarīgs moments. Es neesmu teicamnieks, un tā ir tā man galvenā problēma. Jo manā dzīvē es atvainojos, Reigans nebija ekonomists. Nebija. Viņš nebija makroekonomikas guru. Ja? Nebija. Viņš arī nebija baņķieris, kas visu mūžu ir naudu bīdījis turp šurp. Viņš bija cilvēks, kas mācēja runāt ar sabiedrību. Viņš bija cilvēks, kas māk iedvesmot. Viņš ir cilvēks, kas mācēja vienot nāciju, nelasot no lapiņas. Jā. Tās īpašības tev ir. Tās īpašības ir, bet jautājums ir, kā tās īpašības man ir, bet manā tajā vērtības skalā tomēr man ļoti daudz pietrūkst
pietrūkst to īpašību, ko es teiktu. Vai tu domā, ka mūsu atpalicība salīdzinot ar kaimiņiem ir tāpēc, ka mums bija nepietiekoši kompetenti vadītāji? Diemžēl man tas jāatzīst. Jā. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka diemžēl jā. Es nezinu, kāpēc. Pirmkārt, tas ir objektīvs. Es atļaušos tev nepiekrist. Es tev varētu nosaukt veselu strīpu cilvēku, kas ir nenormāli kompetenti mūs bijuši dažādos jautājumos. Jā, es arī varētu nosaukt. Bet viņi visi kopā bija tāda želēja. Kāpēc? Pilnīgs bezsaturs. Jā, varbūt tev taisnība. Bet es domāju, ka ir objektīvais fakts attiecībā uz korupciju, ir objektīvie fakti, kas, ka mums, teiksim, tas vienmēr ir bijis nedaudz lielāks, un tagad viņš mazinās šis indikators un tā. Jā, es tev piekrītu, bet vienalga man liekas tā nevar būt, ka gudri cilvēki sanākot kopā nevar uztaisīt labu valsti. Es nevaru tam noticēt. Un ja viņi tiešām ir gudri, un ja viņi tiešām strādā kopā un sanāk kopā, un valsts nav laba, es nezinu, kāda ir problēma. Jo nevajadzētu tā būt, matemātiski tā nevajadzētu būt. Jo sabiedrība ir laba. Mūsu, teiksim, sabiedrības inteliģents līmenis vai, teiksim, izglītības līmenis, jā, iespējams nav viennozīmīgi vienāds visos sabiedrības slāņos un iespējams tur vienā slānī. Un to arī pierāda vēlēšanas, ka tu vienkārši nespēji beigt brīnīties, par ko cilvēki balso. Jā, protams, bet tajā pašā laikā arī ne to viss izglītotāko nāciju Eiropā gudri politiķi varētu aizvadīt līdz lielai labklājībai. Man tā liekas. Es mēģināju tev pierunāt, es nezinu, vai man sanāca. Varbūt tu aizdomāsies. Labi. Vai mēs varētu parunāt par Rīgu? Jā, parunāsim par Rīgu. Ja tev tagad, piemēram, piezvanītu šā brīža mērs un pateiktu, klausies, iedzeram kafiju, kas ir jādara, lai pilsēta nesprākt nost? Kā tu domā? Jā, es laikam varētu tādas profāna atbildes viņam dot. Es varētu kaut ko pateikt par kultūru. To gan es varētu pateikt. Un te ir tāds paradoks. Es esmu daudz braukājis riņķī un uz festivāliem un visur un tam līdzīgi. Un tas ir arī Cēsu piemērs, starp citu, ar Cēsu mākslas festivālu. Tur ir kaut kāds paradoks, ka kaut kāds liels mākslas festivāls, kultūras festivāls, uzreiz padara to pilsētu citādāku. Un kāpēc tas tā ir, es nezinu, vai tas ir imidžs, vai tas ir tēls, vai kas, bet es viņam noteikti ieteiktu padomāt par vienu pilsētas iniciētu un nevis tādu populārās mūzikas festivālu, vai, teiksim, tādu, nezinu, pozitīvus vai tā, bet tiešām vai tas būtu tā kā Viļņā ir Sirenos liels startautisks teātra festivāls, vai tas ir mūzikas festivāls, kas ir augstākās kategorijas festivāls. Tad pilnīgi noteikti tas varētu pievienot vērtību attiecībā uz turisma imidžu. Mums sesijas ir... Es atceros, ka tu pārtrauc, bet es gribēju varbūt nolaist tādas ģimenes mājsaimniecības līmenī. Iedomājamies, viņa 2 bērni, suns, kaķis. Jā. Viņiem ir jāpieņem šis lēmums. Jā. Ir atalgojumi, kas ļauj paņemt kredītu, nopirkt šo mājokli. Un ko mēs redzam ikdienā šos cilvēkus apkalpojot, ka sāpīgi bieži cilvēki izvēlas ārpus Rīgas tomēr. Viņi neizvēlas Rīgu. Viņi izvēlas ārpusē. Viņu sapnis ir kaut kur aiz tūjām, kaut kur ārā no pilsētas, nevis tā kā Rīgā. Jā, un tas ir normāli, tāpēc, ka man arī ir Rīgā dzīvoklis, un man ir lauku māja, un ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, kuri to var atļauties, ir Rīgā dzīvoklis un lauku māja, tāpēc, ka mums ir šī fantastiskā privilēģija, ka izbraukt 20 minūtes no Rīgas centra, to esi laukos. Es atceros, pirms kādiem gadiem mēs runājām ar vienu Šveices lielu, viņam ir māja Vecrīgā, viņš nopirks, viņš ir multimiljonārs un tam līdzīgi kuģu kompānijas īpašnieks un tā. Un viņš dzīvo Rīgā, viņam ir māja Šveicē, Jaunzēlandē, Kanādā, Amerikā, visur, kur vajag. Bet viņš dzīvo Rīgā, un es viņam prasu,
kāpēc tu dzīvo Rīgā, kāpēc tu izvēlējies Rīgā? Viņš saka, jūs nesaprotat, nevarat novērtēt vienu unikālu lietu, ka no tā brīža, kad lidmašīnas riteņi pieskarās skrejceļam, es pēc 20 minūtēm esmu vecpilsētā, brīnišķīgā vidē, ar labiem restorāniem, bez bandītiem uz ielām, es varu mašīnai jumtu, nebaidīties, ka man sagriezt un tā tālāk. Un 20 minūtes izbraucot no centra, es esmu brīnišķīgā dabas vidē. Un viņš saka, tā nav nekur citur pasaulē. Un mēs vienkārši automātiski, tie cilvēki šeit Rīgā dzīvojot, viņi automātiski meklē, kā lai tiktu pēc tās pusstundas tajā paradīzē. Un mums tomēr gribās dzīvot tajos zaļumos. Tur neko nevar izmainīt. Tikmēr, kamēr tā Rīga būs tik liela, ka, lai tiktu ārā, tev tas prasa stundu vai 45 minūtes. Man liekas. Jo tomēr mums patīk dzīvot kaut kur ārpusē. Protams, ir ārkārtīgi patīkami dzīvot centrā, kur ir restorāni. Tas ir tāds komforts. Es arī dzīvoju tepat Antonijas ielā. Un tas ir tāds komforts, ka tu izej uz ielas un turpat ir visas kafēnīcas, restorāni un tu esi centrā. Protams, bet ja man būtu jāizvēlās viena vienīgā dzīves vieta, es visticamāk neizvēlētos Rīgu. Un nevis tāpēc, ka Rīga ir slikta, bet tāpēc, ka ārpus Rīga ir foršāka. Man domājot par mūsu pilsētām, man nāk prātā salīdzinājums ar, varbūt to es arī pamanījis, bija tāda kaut kāda tur ņemta liela ap tiem cilvēkiem, kas sver 300-400 kilograms, ka vienīgais, ko viņi var darīt, ir gulēt un ēst, un tad viņiem piedāvā samazināt kuņģi, ja, tur, atstāja tur trešdaļu vai kā, un tad viņš kaut kā kļūst normālāks cilvēks. Un man, domājot par Daugavpilu, par Liepāju, par Rīgu, man nepametā sajūta, ka cilvēku ir reizēs mazāk, kā tik, cik vajadzētu, lai tā pilsēta var normāli funkcionēt. Un mēs nespējam to sev nekādi atzīt, mēs nespējam to pateikt, mēs nespējam kaut kā paskatīties tai patiesībai acīs un domāju, kā tu to redzi, kā pieņemsim tādu Liepāja, kā viņi var kļūt par labu dzīvošanai derīgu pilsētu, ka nav tā sajūta, ka tu pieņemsim vakarpusē uz gājēja ielas es viens, ja, un vaļā ir aptieka un kebabi. Ja. Es nezinu, man liekas, ka tur nav recepts, tā ir mūsu demografiskā situācija. Vienīgā cerība, ka klimata pārmaiņa rezultātā Spānija, Francija, Dienvidi, tur viss paliks tik karsts, ka cilvēki muks uz šejieni. Un neapšaubām mums ir jārēķinās ar imigrāciju, jo mēs paši latvieši nepaspēsim sadzemdēt tik daudz bērnus, lai mēs piepildītu šīs uzpūstās pilsētas, teiksim, vietas ziņā, kvadrātmetru uzpūstās pilsētas. Es nezinu, tur es neredzu nekādu, bet tu ļoti precīzi nodefinēji tā. Pilsēta ir liela un tie cilvēki, kas to pilsētu apdzīvo, ir mazi un līdz ar to tā enerģija tur vienkārši nerodās. Vienkārši nerodās. Tu paskaties Londonā, Parīzē, Berlīnē, es nezinu, katra mazākā kafēnīciņa pilna, tāpēc, ka vienkārši ļoti, ļoti daudz cilvēku. Protams, ka tu no tā nogurst, tev piegriežas, un tad, kad tu ielido Rīgā, tad tev liekas, ak, Dievs, cik skaisti kādi lauki. Varam izspēlēt tādu scenāriju. Ja tā kluba 21 biedriem izdodas tev pierunāt, un iedomājamies situāciju, ka tu esi tas premjers. Ja? Un tev sanāk tava padomdevēja riņģī un saka, Juri, klausies, kaut kas jādomā, cilvēki mums ir pamaz. Es starp citu dzirdēju, ka kaut kad nesen, nepārāk sen esot bijis pirmā diena dzemdību nama vēsturē, kad nepiedzim neviens bērns. Veselā dienā, jā. Kā tu vispār redzi, kā mums ar šo būt? Mēs neesam Londona, mēs nevaram visu pasauli aicināt pie sevis, ir kaut kāda aizsprieduma un tā. Bet tev ir redzējums, tu esi par to domājis, kā šī dabūt cilvēkus? Man viens pilsētu plānotājs kaut kad teica, ka, kur ir Beļģija, Nīderlanda, Luksemburga, tur ir tāds iedzīvotāju blīvums, ka, ja Latvijā mēs savietotos tik blīvi,
tad mēs visi dzīvotu vēsturiskajos Liepājas un Ventspils rajonos. Ja? Un tad iedomājies, ja? Tur ļoti kompakti mums būtu viss kārtībā ar ceļiem, skolām, slimnīcām un tā tālāk. Ja? Kad visu to pārējo Latvijas teritoriju varētu pasludināt par dabas rezervātu. Ja? Vai tev ir domājies par šo? Es teikšu tādu profānu domu un tam līdzīgi. Man liekas, ka mēs bez imigrācijas neiztiksim. Jautājums, kas tā būs par imigrāciju? Kas tie būs par cilvēkiem, cik viņi būs vērtīgi, cik viņi būs izglītot un tam līdzīgi. Bet es domāju, iespējams un teorētiski pie labām lidostām, pie tā, kā Air Baltica neaiziet pa burbuli un tā tālāk, ka mēs tomēr varam piedāvāt pie tā, ka pilnīgi visur ir angļu valoda, ka visi runā brīvi, jebkurā vietā, jebkurā līmenī, arī iestādēs tajā skaitā, ka mēs pilnīgi noteikti varam piedāvāt šiem pašiem beļģiem vai šiem pašiem holandiešiem. Tātad, ļoti, ja mēs varam nosaukt kvalitatīvai imigrācijai vietu, kur dzīvot un bet viņam nebūs teātrs. Teātris radīs. Bija viena izrāde, kur bija angļu valodā. Mēs liekam, starp citu... Kā sauc to kungu, kas atbrauc uzlika viņu, tas angļu kungs? Mums ir visām izrādēm angļu titru un pārsteidzošā. Ir ļoti daudz cilvēku. Filmēja visu laiku. Jā, Rotko droši vien, jā. Man Opim, kam sēžās redzi, šausmīgi izdevīgi, jā. Pirmkārt skaļi, jā. Otrkārt ir ļoti liela uzraksti, jā. Viss var saprast. Pietuvināti tie, kā tur sauc, tūplāni, jā. Nē, te atkal būtu pieprasījums, būtu piedāvājums, par to nav runa, bet iespējams, ka tas būtu viens virziens, teiksim, tādu kvalitatīvu imigrāciju, cilvēkus, kas ir gudri, izglītoti, ar labām algām, un mēs varētu piedāvāt viņam apstākļus tādus, kur citi nevar piedāvāt. Un tas ir, es sāku runāt par tām cēsiem, ka tur bija ļoti labs jautājums tev, ko cēsis iespējams ir izdarījušas pareizāk nekā cits pilsētas, ka mēs ārkārtīgi laicīgi ieviesām devīzi cēsis laba vieta dzīvei. Nevis, teiksim, cēsīs ir darba vietas. Nevis cēsīs būvēs rūpnīca, bet laba vieta dzīvei. Un tad tie cilvēki izvēlās cēsis kā dzīves vietu, un tad viņi rada tur uz vietas arī darba vietas. Mums likās, ka tas ir pareizi. Un mēs cēsīs esam dabūjuši diezgan lielu daļu imigrantu, teiksim, no Rīgas, no citām vietām, kas dzīvo cēsīs un iespējams strādā kaut kur citur. Man liekas, ka tā ir vienīgais veids, jo vienkārši tā brīnumaini mainīt demogrāfisko situāciju, es nespēju iedomāties, tad tur jābūt kaut kādai... Cēsis ir izņēmums. Cēsis ir izņēmums, jā. Tur tā ir tā lieta. Bet es domāju, es vēlreiz saku, tāda kvalitatīva imigrācija, mēs no tās neizvairīsimies. Diemžēl. Vai arī ir tad jābūt kaut kādai ģeniālai demogrāfiskai politikai, demogrāfijas politikai, kādam ir ģeniāli jāizdomā triki, kāpēc cilvēki gribētu vairāk dzemdēt bērnus. Bet man ir grūti iedomāties tādu, kaut ko tādu, tik unikālu un jaunu. Par cēsīm. Man bija interesanta saruna ar kundzīti, kas tirgo biļetes tajā Cēsu mākslas muzejā. Es viņu intervēju vienkārši. Tā stāvēja blakus, krita uz nerviem, cilvēki nebija muzejā un prašņāja viņai, kā viņai te iet un kā un ko. Un viņa teica tā, ka ir 3 dienas gadā, kad Cēsīs ir daudz cilvēku. Jā. Un tad viņai ļoti patīkam nākt uz darbu. Tad muzejs ir pilns. Es jau aizmirsu, kas tā bija pa dienām. Tu noteikti zini, kas ir tās dienas. Ja, kad ir. Bet iedomājies ar visu to, ja, ko Cēsis ir iespējušas arī ar tavu palīdzību. Ja. Kundze, kas pieskat mākslas muzeju, saka, ka... Tā ir, jā. Ar vietējiem nepietiek, un turisti atbrauc vairāk nekā 3 dienas. Pieņemsim, vasarā Cēsis diezgan pilns, viss kafēnītes rullē, viss ir apmierināti. Un kafēnītes ir ļoti precīzs indikators, lai saprastu, kas notiek ekonomikā, pajautājiet kafēnītes īpašniekiem, kā tev griežās nauda. Cēsīs vasarā viss griežās. Ziemā, tad, kad ir sniegs un laba ziema, arī viss griežās. Cilvēki brauc slēpot, brauc vienkārši dabā un tam līdzīgi. Tad, kad tā visa nav, tad nekas negriežās. Ar Cēsu vietējiem iedzīvotājiem nepietiek. Un tas ir atkal, man ir interesants jautājums, kāpēc, pieņemsim, Anglijā katrā ciematā ir pubs
Un cilvēki vakarā mājās nesēž. Viņš iet ārā. Viņš varbūt nedzer tur vīnu vai ko, bet viņš iet ārā kaut kādā tusiņā. Un mums ir Cēsīs tik brīnišķīgs kafejnīts un kādreiz pat tiešām lietainā pirmdienas vakarā pārņem depresiju. Nu, ej par Rīgas ielu un pilnīgi viss ir slēgts. Nu, tieši viss. Vienā kaut kādā mazā pilsētiņā braucot cauri bija ļoti izsaltas un kundze iet gar ielas malas, piestājas, sasveicinos un saka, kur te var paēst? Viņa saka, mēs ēdam mājās. Jā, tieši tā. Tas varbūt ir tā kā par mums. Jā. Tas ir tā kā par mums, jā. Tur neko nevar darīt. Tā ir tāda mūsu viensētnieku, kā lai saka, paradums, un tāpēc arī kafejnīcas nerulē. Jā, bet tās 3 dienas gadā ir nedaudz pārspīlēts, bet tā tas ir. Tas ir ļoti, ļoti sezonāli. Bet ir viena laba ziņa. Man diezgan bieži cilvēki prasa, ka viņi nevar atrast Cēsīs māju. Viņi gribētu nopirkt, bet nevar atrast. Un tad es viņiem iesaku drošu metodu, kā Cēsīs var atrast māju. Saku, paņem kundzi, suni, un vakarā kaut kādos 6, 7 pastaigājies reku pa tām Cēsu ieliņām, kur tu tā kā derētu, un vienkārši runājies ar cilvēkiem. Jā. Un vairāki cilvēki tieši tādā veidā ir atraduši mājas un kļuvuši par cēsiniekiem. Vienkārši staigājot, runājoties, tie cilvēki nopēta, kas tu tāds esi, kā tu izskaties. Suns iedvež uzticību. Jā. Klau, tā ir fantastiska lieta, bet tā ir vienkārši fantastiska lieta. Es varu īsi izstāstīt savu pieredzi. Mēs meklējām, manai meitai, viņa sāk studēt Holandē, meklējām, kur dzīvot, un tur vienkārši nav iespējams neko atrast, nekur, vienkārši nav iespējams. Un mēs atbraucām ar sievu uz Holandi, tā sakot, jo bija tikai viena tikšanās ar kaut kādu absolūti dodži cilvēku, kuram var būt kaut kur kāds dzīvoklis ir, bet izmisums ir, bērns ir iestājies augstskolā, tev viss ir, viņam nav kur dzīvot. Nu, tu esi gatavs maksāt naudu, vienkārši nav fiziski. Lūk, kamēr mēs ēdām brokastis, mana sieva, būdam, teiksim, nu, tāda ārkārtīgi sociāli aktīva un tā tālāk ar savu, vai ne, britu pieredzi, aizgāja pie viesnīcas administratoras un 45 minūtes nenāk apakaļ, un mēs tik redzam, viņas tik čato. Viņas atnāca apakaļ pēc 45 minūtēm ar sarakstu. Ar iespējamiem dzīvokļiem, kurus var izīrēt. Un es biju vienkārši šokā, tu var iet internetā sēdēt stundām, parunājoties ar vietējo cilvēku. Tu dabū informāciju. Bet Cēsīs, mēs neprotam runāties. Tā ir liela lieta, ka vajag runāties. Ļoti piekrīt. Un man kādreiz tā kaitina, man sieva arī, ar katru oficiantu viņam un izrunājās, kur jūs atvaļinājumu pavadīsiet un tā tālāk. Es saku, tev tiešām tas interesē. Viņš saka, bet why not? Nu, taču ir forši parunāties. Kāpēc nē? Man taču tas neko nekaitē. Labi, bet par Cēsīm un par lūk, un viens no iemesliem, kāpēc Cēsīs nevar atrast māju un ir grūti nopirkt īpašumu, ir tieši tas, ka pēdējos gados Cēsu tēls, pateicoties arī kultūras aktivitātēm, pateicoties koncertzālē, pateicoties tam pašam draugu Tamanim Agrim, kurš ir brīnišķīgi restaurē mājas, pateicoties daudziem cilvēkiem, kas tur tagad dzīvo, arhitekti, IT speciālisti, mēs sakam hipsteru, turīgo hipsteru kopienu, un tam pateicoties tam viņi radījuši šo Cēsu tēlu un šo imidžu tādu, ka Cēsīs dzīvot ir cool. Nu, tā kā viņi saka, nu, tā Cēsīs dzīvot ir forši. Nu, kāpēc ne? Ar Riču tu aizbrauc visur līdz... Kā tu iztēlojies Cēsis pēc 50 gadiem? Es domāju, ka pēc 50 gadiem Vecpilsētā katra māja būs pērlīte. Tādu es iztēlojos. Es optimists. Jā, es tā ceru. Es ar skaudību skatos un ar lepnumu skatos arī uz Kuldīgu. Nu jā, viņi to Vecpilsētu ir kaut kā sakopuši. Mēs esam investējuši kaut kādās citās lietās Cēsis, bet es tā domāju, ka Vecpilsēta būtu kā tāda pasakaina pērlīte. Par Kuldīgu. Saki lūdzu, vai tev šķiet, ka tas Kuldīgas veiksmes stāsts ir tā kā ņemams par piemēru citām pilsētām? Nē. Domāju, ka nē, jo cik es zinu, un Dievs, es nekļūdos, tad viņi Eiropas naudas, kuras varēja investēt, viņi investēja tieši pilsētā. Un, protams, viņi
pilsētas sakopšanā, fasādēs un ceļos un tam līdzīgi, kas, protams, ir superīgi, līdz ar to pilsēta izskatās brīnišķīgi. To mēs redzēsim pēc gadiem, vai tā ir pareiza investīcija, vai tā piesaista citas investīcijas, jo, protams, ar skaistu fasādu tu nopelnīt nevari, un ar tiem dažiem pilniem krogiem tu nopelnīt nevari. Nezinu, to mēs redzēsim pēc gadiem, bet es nedomāju, ka tas ir ilgtermiņā iespējams, normālā ekonomikā visticamāk nē, bet par cik Eiropas fondu pieejamība bija, un Eiropas fondu tāda pieejamība, kā ir mums, īsti jau nav tāda normāls ekonomisks instruments, kā tu pats saproti. Tas ir izņēmums, līdz ar to daudzas izņēmumu situācijas mums ir unikālas, viņas nekad tālāk neatkārtosies. Mēs nevaram ekonomiski modelēt neko pēc tā. Vai tev būtu kāda ideja, kā šo Cēsu, Kuldīgas, Pāvilostas veiksmes stāstu varētu replicēt, vai ko no tā varētu paņemt citas pašvaldības, kas gribētu ko tādu? Jā, ir. Un ir viena lieta, ka mums ir tā saucamā, tā kā mums ir garšas vai garšas baudu sajūta izstrādājusies, un mēs vairs nevaram ēst sliktu ēdienu, tā mums tā kā izstrādājās dzirdes baudu, un mēs negribam dzirdēt sliktu mūziku, mēs klausamies labu mūziku, tā izstrādājās kaut kāda vizuālā bauda, vizuālās baudas vai dizaina arhitektūras baudas kritērija, ka mums ir patīkami skatīties, un ja mums uz kaut ko ir patīkami skatīties, mēs labāk jūtamies. Un man liekas, arī Alūksnē, starp citu, Alūksne brīnišķīgi sakopusies viss centrs. Tur ir tā, ka tev ir patīkami paskatīties pa labi, pa kreisi, un nav lētas, sliktas reklāmas, ja? Un kaut kā ir patīkami tajā vidē atrasties. Un man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi šodienas cilvēkam piedāvāt dizaina, arhitektonisko un vizuālo kvalitatīvo vidi, kas rada viņam patīkamu sajūtu tur dzīvot. Un caur to tu vari cilvēkus daudz vairāk pievilināt, kad dzīvojiet šeit ir forši. Bija periods, kad, ja tu atceries, ķīniešu kaut kādi investori bija Latviju izvēlējušies, kur dabūt uzturēšanās atļauju, lai varētu no tā žoga tikt ārā. Ķīnietim ļoti svarīgi, ka viņam ir papīrs, kāpēc viņam ir jābrauc ārā, ja? Un tad šī uzturēšanās atļauja, tā kā kalpoja, un mēs arī apkalpojām kaut kur pie pāri pa 100 ķīniešu ģimeņu un piedāvājām viņiem kaut kādas īpašumus nopirkt, un tajā skaitā viens nopirkt Cēsīs. Mēs viņu ierunājām nopirkt, man liekas, kaut kādu tur 5 vai 6 dzīvokļu māju, un mēs viņam iestāstījām, ka Cēsis ir kultūras centrs, un šeit ir tā vieta, un viņš nopirka arī. Un pēc kaut kāda gada vai 2 tas ķīnietis uzaicina to mūsu aģentu tajā kultūras mājā, koncertzālē augšā, tajā kafejnīcā iedzert kafiju. Un sarunas laikā viņš pieved to aģentu pie loga, kur tur ļoti labi var redzēt to ielu, un tā, kur ir turisti, kur viņi ir. Viņš varēja mierīgi izīrēt dzīvokli, Cēsīs nevar izīrēt dzīvokli, nevar noīrēt dzīvokļu pieprasījums ir tik milzīgs, viņam nevajag turisti, viņam vienkārši vajag izīrēt, jā. Ķīnieši nopirka pie Raizkuma ezera veselu rajonu, uzbūvēja mazām koku mājiņām, viss pilnīgi vienāds, tieši neviens nekad tur nav redzēts. Jā, Es, protams, ar bažām vēroju to ģeopolitisko tagad to teātri, cik mēs draudzīgi būsim ar Amerikas Savienotām valstīm un cik mēs draudzīgi būsim ar Ķīnu un kādu iespēju tas atstās uz to mūsu ikdienu. Jā, tā ir tāda, es pat runāju ar vienu lielu uzņēmēju arī, viņš teica tā fantastiskā, viņš saka, es vēl pirms gada momentā slēgtu šo darījumu, ja? Ar Ķīnu un tam līdzīgi. Viņš saka, un tagad es nezinu, ko darīt, un viss tā kā stāv gaisā uzkāries. Man ļoti liekas jocīgi, ka šī ģeopolitiskā pretstāve, viņa nekādā veidā neietekmē cilvēku kaut kādas ikdienas pirkumus. Es runājos ar cilvēku, kas, piemēram, ir izvēlējies tur, ķīniešu automobīlu vai vēl tur kaut ko, ja,
Un viņš pat nesaprot, es saku, bet klausies, mūs taču amerikāņi tur virs ūdens, ja? Klausies, viņš tā uz sevi kaut kā to neattiecina. Mums, man liekas, vēl ir vesels cēliens, kā izrādē, ja, priekšā, kad, tā kā šis trumpisms liks mums tā kā, izvēlēties, nostāties kaut kādā pozīcijā, ko mēs ļoti negribēsim darīt. Jā, acīm redzot, bet vai tu esi pamanījis, ka cilvēki kaut kā domā daudz īstermiņā, daudz lielākā īstermiņā tagad? Es vairs neplānoju pēc 10, pēc 15 gadiem. Es tā kā skatos, pirmais piecītis, 5 gadi apmēram, ko es darīšu, kur mēs dzīvosim, tā apmēram. Trumps ir ieviesis ārkārtīgi īstermiņu domāšanu un to neprognozējumību. Un es pat teiktu, nevis Putins ir ieviesis to, jo tā, kad sākās karš, bija skaidrs, ka ilgtermiņā viņš zaudēs. Un tagad nav saprotams Trumpa ilgtermiņa, tā sakot, iespējas. Ir skaidrs, ka īstermiņā var būt milzīgs turbulents. Mēs sākam domāt īstermiņā. Vai tev ir pārgājis tas, kad sākās karš, kad visi bija tādā emocionālā, tādā afekta stāvoklī un tā ziņu patērēšana bezmaz 24 stundas diennaktī, kas tā pamazām mazinās. Jā. Vai tu esi ticis no tā vaļā, tu spēji dzīvot bez ziņām un bez... Jā, es neesmu nevienā sociālajā tīklā, tiešām nevienā. Man ir Facebook konts, ko man uztaisīja mans dēls, un tur man ir viens sekotājs, mans dēls. Un es tāpēc nesakoju, teiksim tā. Kas tu pa aktieri, ka tev viens sekotājs? Viens sekotājs. Es klausos regulāri, vakarā noklausos BBC ziņas, Britu BBC, un ar to man pilnīgi pietiek. Bet man arī toreiz nebija tāda panika. Varbūt tas ir no vecākiem, jo man kaut kā visa ģimene bija izsūtīta Sibīrijā un caur mammu, caur asinīm kaut kā tev iesūcās tas, ka, principā tu nevari justies stabils, ka vienmēr var būt kaut kāds spēks, kas tevi nones. Mamma 2 reiz izsūtīta un tā tālāk. Mums arī nones tā kā 1000 latviešu ģimenes. Un tas uzsūcās asinīs, ka, būs tā, neko darīt. Tu ātri izdomā plānu B. Man vispār patīk plāni B. Es esmu plānu B, teiksim, sektāns. Es nevaru dzīvot ne biznesā, nekur, ne teātrī, nekur, ja man nav plāns B, kas notiks, ja. Un tad, ja man ir plāns B, tad es varu ārkārtīgi efektīgi attīstīt plānu A. Un līdz ar to, tikko man ir plāns B, es saprotu, ja tur nāks pāri Pleskavas robežai, es tur pat tūmā dzīvoju, cēsīs, tā tas būs, ar to jārēķinās. Neko nevar darīt, Tā kā man nekad nav bijusi tāda panika, un es pilnīgi noteikti esmu pāri tam. Es ar lielām ilgām gaidu, kad mūsu ārzemju draugi beidzot sāks panikot. Bet tas viņu čils Eiropā ir sevišķi un Anglijā, kur mums visur draugi un tam līdzīgi, tas, beidz, ko tu iespringst, taču viss būs kārt. Kāds Putins, taču nomierinies, gan jau sarunāsim. Tas gan man padara traku. Ka viņiem tur ir tāds mieriņš. Bet, lai es teiktu, ka manī valda kaut kāda panika, godvārds nē. Pēdējā laikā diezgan daudz laika pavadu Spānijā un Portugālē, kur mēs taisām filiāles, lai varētu cilvēkus apkalpot arī tā skaitā tos, kas ir nobijušies un grib kaut kur tālāk, vai arī tos, kas tā kā, ir gana pastrādājuši biznesā vai kādā citā jomā un ir nopelnījuši un grib tagad ziemas pavadīt tā kā siltākā mazliet temperatūrā. Ja. Algarvē decembrī ir +19. Ja. Un ir dīvaini runāt ar vietējiem, kad atrodies 1000 kilometru attālumā no šī visa, ja, ka viņi vispār pat nesaprot, par ko tu runā. Ja. Viņiem tas ir tik zemu viņu sarakstā prioritāšu, ka viņi nevar uzturēt sarunu par to. Varbūt, ka tur arī mēs varam būt ārkārtīgi labi vēstneši, ka vienmēr braucot uz ārzemēm, vienmēr tiekoties ar ārzemniekiem, mēģinam skaidrot, kas tas Krievs tādā politiskā izteiksmē ir par briesmoni. Nevis Krievs kā cilvēks, nevis Krievs kā tauta, bet tieši tas Krievs politiskais. Es gribēju tev pavaicāt par šo, ko tu tikko pieminēji.
tādā mazliet citā griezumā. Man runājoties ar cilvēkiem Portugālē un Spānijā un arī citās valstīs, es jūtu, cik ļoti viņi smilkst pēc tās Krievu naudas, kur tagad viņiem neļauj ņemt. Tas viņiem ir tik grūti bez viņas. Un replicējot to uz Latvijas situāciju, ir tā, ka daudzus gadus vislabākais bizness Latvijā bija palīdzēt Krievu naudai. Ja. Cilvēki nopelnīja lielu bagātību un labi dzīvoja. Un man ir tā iekšējā sajūta, ka tā vēlme pelnīt no Krievu naudas, viņa nekur nav palikusi. Viņa tepat ir. Viņa šeit pat ir. Un es domāju par to tādu lielo bildi vai lielo redzējumu. Ja klubam 21 sekmēsies un viņi pierunās tevi, spērt šo soli. Es tev tūlīt atbildēšu. Kas ir tas, kā tu redzi šo mūsu to zemapziņā tieksmi, ja, to milzīgo resursu naudu pieskatīt? Kā ar šo rīkoties? Tur neko nevar izdarīt. Tā ir vienkārši nauda un cilvēkam vajag nopelnīt naudu, bet pirmais, ko es darītu, ja tas klubs 21 mani uzrunās, ko es darītu, es ieviestu nacionālās nodevības terminu katram par katru darbību, kurš jebkādā veidā dotajā brīdī vēl sadarbojās ar Krieviju. Jebkādā veidā. Jebkādi ekonomiskie sakari ar Krieviju, jebkādi, pieņemsim, kultūras sakari ar tur esošajiem strādājošiem, pelnošiem māksliniekiem. Mums, pieņemsim, man teātrī strādā 3 vai pat 4 tagad Krievijas pilsoņi, kas ir aizbēguši no turienes. Mēs ar viņiem sadarbojamies un tā tālāk. Ka tā ir nacionālā nācijas nodevība un nevis citādāk. Un par to es brīnos, ka kaut kur parādās ziņās, reku, tas uzņēmums SIA kaut kāds, izrādās ir kaut ko vēl tirgojis. Tā vietā, lai tas būtu uz visiem lielajiem banneriem, uz visām šosejām, šīs cilvēks ir nācijas nodevējs. Un tieši tā, nācijas nodevējs. Un man liekas, ka mentāli, un tur mēs varam kaut ko darīt, ka mēs sabiedrību varam nostāties pret to, kā patiešām pret nodevēju. Jo tad tev nav iespēja šeit vairs dzīvot, jo tu esi vienkārši nācijas nodevējs. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es nezinu, kā to varētu aktivizēt. Parunā klubā 21, varbūt jūs varat aktivizēt kaut kādu politiku nācijas nodevēja termina precīzai apzīmēšanai. Jā, ļoti interesanti būs, kas šeit notiks otrajā dienā pēc miera vai pamiera līguma noslēgšanas. Jā, tas būs tā kā... Tas būs ļoti interesanti un iespējams, ka daudz kas izpeldēs ārā un tā tālāk, bet šajā ziņā tas mūsu kategoriskums, diemžēl, viņam ir jābūt balansā pret to pašu rietumu nekategoriskumu, to pašu vāciešu kaut kādu mīkstumu, lojalitāti, to pašu britu ignoranci, to pašu francūžu un tam līdzīgi. Tad mums ir jābūt vēl hiper pretējā nometnē un iespējams daudz agresīvākiem, daudz bļaustīgākiem, daudz skaļākiem, lai mēs kaut kā izlīdzsvarot. Un tā mēs varam palīdzēt Krievijai zaudēt. Tu viegli piedevi Britiem 16. gadu un izstāšanos no Eiropas? Šausmas, tā bija viena no briesmīgākajām. Es pēc tam braucu uz Londonu un visu laiku es nevarēju piedot to. Man likās tā tik šausmīgi nodevība, bet es nevienu no mūsu draugu loka nezinu, kurš balsoja par Brexit. Un pat viens no mūsu draugiem, kas tiešām ir konservatīvs un balsoja par Brexit, tagad tā kā jūtās visai neērti, kad mēs smejamies un runājam par to, kur rezultāts. Bet to gan es varu pateikt pilnīgi noteikti, ka 70%, es tā domāju, vismaz Briti tā arī uzskata, no tiem, kas balsoja par Brexitu, tagad saprot, ka tas bija apmāns. Viņus piekrāpa. Tas nozīmē, ka tiešām tās ir milzīgas bailes, kas var notikt politikā, kā var nāciju apmānīt, kā var piemānīt, cik tas ir vienkārši. Un tas nemaksā miljardus.
Tas maksā ļoti vienkārši. Un pat tāda salīdzinoši izglītot nācija kā Briti, viņus var vienkārši apčakarēt. Un kas viņiem tagad būs ar mākslīgo intelektu? Un tās ir, protams, tās ir milzīgas bailes, kas notiek pasaulē, cik viegli var piemānīt. Un tad, kad beidzās mūsu vēlēšanas, tad man arī vienmēr šausmas liekas, mana tauta, ar ko es tik ļoti lepojos, jūs tiešām tik viegli var apčakarēt? Jūs tiešām par šiem cilvēkiem nobalsojāt? Jūs tiešām ticat tam, ko viņi saka? Un tā ir atbilde arī par Brexit, ka ļoti daudz tagad saka, kā mūs varēja tā piemānīt. Saka, lūdzu, kas tev nāk prātā vai kas tev domājas, kad tu analizē savā prātā, kā mākslīgais intelekts ietekmēs kultūras sfēru un kā tas mainīs mūsu dzīvi, īpaši kaut kādā kultūras jomā, kas tev tuvu? Es domāju, ka pa lielam iespējams uzlabosies scenāriju kvalitāte, ka viņi tiks precīzāk izkalkulēt, mazāk naudas tiks iespējams iztērēts produktam, kuram nav nākotnes tālāk pie publikas, jo galu galā mēs strādājam izklaides industrijā, un lai cik tas būtu latviešiem grūti pateikt, bet teātris ir daļa no kultūrālas izklaides industrijas, un tas nav nekas cits, un ja pieņemsim, šī izklaide kļūst kvalitatīva, labāka, gudrāka, vairāk prognozējama, tāpēc, ka pieslēdz mākslīgais intelekts, kāpēc nē? Man viens psihoterapeits žēlojās, ka viņam zūd klienti. Tā, ka cilvēki runājās ar mākslīgo intelektu no rīta līdz vakaram, kratas sirdī, un pie viņa tikai reizē, un pie viņa arī ir jāmaksā. Tas man liekas ir devīli. Kad cilvēki sāks patērēt aktieru mākslu? Tur tas nestrādās. Tur gan tas nestrādās. Tā kā kādreiz, kad parādījās video, viss teica, teātrim ir gals, jo katrs mājās varēs skatīties, ieslēgt un skatīties. Nav gals, jo teātris tomēr ir tās enerģijas apmaiņa. Nevis aktieris runā un izrādās uz skatuves, bet viņš rada kaut kādu zināmu enerģijas lauku, kurā nonākot jūs jūtaties emocionāli kustināti. Un līdz ar to jūs maksājiet par šo enerģijas lauku, nevis par to vizuālo un skanisko bildi, ko jūs uz skatuves redzat. Līdz ar to nekad nekāds mākslīgais intelekts Es to vietā nebūtu kategorisks. Nē, to nevarēs. To nevarēs. Sadaram, mēģinam nodzīvot vēl 50 gadus. Mēģinam nodzīvot, un tad pēc 50 gadiem. Man viens labs klients bija nenormāli sašuts. Viņš patērēja šo saturu ar 3x internetā, un viņš žēlojās, ka tā sieviete, uz kuru viņš iztērējis milzīgu naudu, izrādās nav nekāda sieviete, bet programma ir uztaisījusi viņam šo sievieti. Vai tas nav kaut kāds brīdinājums šāviens? Šausmas šitā aplausties. Tu pat tā kā samīlies. jā, pilnīgi. Šausmas. Nabaga cilvēks. Es personīgi tur redzu zinām draudu, jo ja tas produkts attīstīsies, vai nezinu, kā viņi nosaukt produkts vai kā, bet ja viņš attīstīsies tikpat dinamiski kā līdz šim, varbūt, ka viņš spēs to emociju, par kur tu saki, kaut kā radīt. Es domāju, ka nē. Es tiešām domāju, ka nē. Es par to esmu pārliecināts. Arī, teiksim, mēs runājam par vizuālo mākslu. Varbūt, ka man rādās, bet es tomēr redzu starpību vai jūtu starpību starp oriģinālu mākslas darbu un starp tā pašu mākslas darbu kopiju. Man liekas, tur kaut kas strādā tādā līmenī. Līdz ar to, es domāju, to mākslīgais intelekts nekad nevarēs radīt. Vieni draudi, par ko mēs jau runājām, manuprāt, varētu būt tas, ka atradīs gudrākus, labākus veidus, kā cilvēkiem melot un kā viņus atradīs tos kodus, uz kuriem mēs nereaģējam vai kas, teiksim, kaut kādā mērā neizsauc mums trauksmu, un mēs sākam ticēt lietām, kas īstenībā nav patiesība. Tās ir šausmas. Ko es tev nepajautāju? No tā, ko tu gribēji aizskart šajā sarunā? Īstenībā tu paradoxālā kārtā ārkārtīgi prasmīgi pieskāries visām lietām. Un man patīk tas, ka mēs pamodelējām, kā būtu, ja būtu.
Jo, zini, tāds taksometru tests, izkāp jebkurā lidostā, jebkurā pasaulē, iekāp iekšā taksī un paprast taksometru šoferim, kas jums nepatīk valstī. Un viņš, kamēr tev aizvedīs līdz viesnīcē, viņš izstāstīs visu programmu, kas būtu jādara, lai valsts tiktu vadīta pareizi. Pilnīgi noteikti. Un es negribu būt šis taksists, ja, kurš pilnīgi noteikti zina, kā vajag. Bet tas, ka mēs par to parunājāmies un pamodelējām, tas bija forši un ļoti interesanti. Paldies, Jur. Paldies jums par uzaicinājumu. Nesoties uz to, ka tu sociālos neesi, ja nu kāds tev grib uzrakstīt, pieņemsim no Kluba 21, varbūt ir kāds ēpasts, kā tev var sasniegt. Mans ēpasts ir ļoti vienkārši juris.zagars@dailesteatris.lv. Rakstiet, un es vienmēr atbildu, bet es neesmu sociālos tīklos. Paldies, ka skatījāties, paldies, ka klausījāties. Ja jums patika, laikojiet un uz sadzirdēšanos un saredzēšanos nākamajās epizodēs. Vislabāk!